Kā par piekdienu gājis Amerikas ETF-os, kuru uzņēmumu mērķis ir kļūt par pirmo triljonu ASV dolāru Bitcoin banku. Kas gaidāms rītdien saistībā ar Donaldu Trumpu un kriptovalūtu? Skatāmies 14. datuma market updatā. Grayscale ir atklājis savus nākamās investīcijas kriptovalūtā, un sīkāk ar to var iepazīties manā Telegram grupā. Stablecoin Tether ir izlaidis savu filmu YouTube. Filmas stāsts ir par to, kā USDT ir palīdzējis ar finanšu grūtībām un inflāciju. Rītdien 15. datumā Donalds Trumps launčos savu kriptovalūtu. Viņš būs pirmais bijušais ASV prezidents, kas ir launčojis savu kriptovalūtu. Piektdien kārtējo savu augstāko punktu sasniedza Microsoft Strategy, kas bija viena akcijas vērtība bija virs $200. Un jāatzīmē tas, ka viens no lielākajiem aktīviem Microsoft Strategy ir tieši Bitcoins. Michaels Saylors izteicies par to, ka Microsoft Strategy mērķis ir kļūt par pirmo ASV triljonu dolāru Bitcoin banku. Pēdējo 24 stundu laikā tika likvidēti 165 miljoni ASV dolāru. Amerikas ETF-os Bitcoinam diena par piekdienu bijusi ar pluszīmu un inflows lielāks, Ethereumam ar nelielu outflowu un diena ar mīnuszīmi. Bitcoinam tas bija 253,6 miljoni, Ethereumam 0,1 miljonus ar mīnuszīmi. Ja tev ieinteresēja saraksts, ko tad Grayscale izskata par potenciālu investēt kriptovalūtā un kādus coinus viņi vēlās pirkt, dodies uz Telegram grupu, kur varēs apskatīt sīkāk šo sarakstu.